žurnāls. Šeit esmu pielīmējusi divas dažādas lietas, tūlīt parādīšu. Šī te ir šinīta lapas pusē, tāda lapiņa, un nopirku vakardien šādu te bloku tieši ar mērķi, lai man būtu ko līmēt. Gan uz kanvas, gan sajūtu žurnālos. Un tad es šo te šķirstīju, un tad es domāju, man ir šādi arbūziņi, man ir šādi arbūziņi. Un šos arbūziņus es nopirku kopā ar savu meitiņu, kad es biju veikalā Īrijā nesen. Un līmējot, es atcerējos viņu, un atcerējos, kāda viņa bija maziņa, un ko mēs darījām kopā, un kas viņai patika. Tā kā šis man ir saistīts ar viņu, tie arbūziņi. Un kāpēc es jums to stāstu? Jo jums pašām, kad jūs kaut ko līmēsiet, vai jūs arī krāsosiet, zīmēsiet, jums būs savas asociācijas un metaforas un saistīsies pašām ar savām lietām. Un dažreiz, tad, kad mēs kaut ko sākam darīt, mēs nezinām, ko mēs jutīsim. Mēs vienkārši tās emocijas izelpojam, izkrāsojam, pārstrādājam un dažkārt arī pierakstam kaut ko. Bet kā jau iepriekš esmu teikusi, tā lieta par tekstu ir, ka šie sajūtu žurnāli nav par tekstu. Pierakstam datumu un pierakstam nosaukumu. Un viss. Vakardienas šim te man bija Grow Through What You Go Through. Un šim man nav vēl taitli. Neesmu vēl apstrādājis šīs lapas, ko es domāju darīt. Kāpēc es pielīmēju šīs vakar? Jo tad, kad ir tikko pielīmēts, tad es neieteiktu lietot nevienu no šīm pildspalvām, jo jebkura pildspalva, kā arī flomasters, aizķipēs vienkārši galiņš ciet un vairs nedarbosies. Ja jūs gribat strādāt pēc tam tālāk ar šiem materiāliem, ar poskapeni vēl var, jo tas arī ir tomēr akrils, bet ar šiem te nevar. Un vienkārši kaut ko es darīšu. Es nezinu, ko. Un es tādā veidā arī sāku šos sajūtu žurnālus, lai jums parādītu, ka arī es, kad es piesēžos, es nezinu, man nav nekāda ideja. Es vienkārši ieraudzīju šo, pielīmēju, savācos apkārt sev visādas kastītes ar krāsām, pat nezinu, ko es tālāk darīšu. Man ir priekšā atvērtā veidā, kuras esmu sakrāsojis šos salikus dažādus paternus dūdlingam. Vēl es esmu paņēmusi šādu, ko mēs neatceros vairs, kurā no izaicinājumiem vai arī no uzvelt savus pārnus kursus kaut kur es zīmēju. Un tie man ir kalpota kā paraudziņi. Varu izmantot, lai man nav katru reizi no jauna jāizdomā. Tā kā šis man ir priekšā un vēl man ir priekšā šāds, ko es vienā second hand veikaliņā ieraudzīju. Kaut kāds Stampin' Up katalogs. Un vienkārši tad šķirot, es ieraugu visādas formiņas, idejas, ko varētu rakstīt, un kā tāda ideja vācelīte man kalpo šis katalogs. Šie te īstenībā ir zīmodziņi, bet, kāpēc arī nevarētu uzzīmēt, var arī uzzīmēt. Tā kā tas arī ir pie manis, un es pat nezinu, vai es kaut ko vispār zīmēšu, vai es dūdlingošu, nezinu. Tagad dotajā brīdī man ir sajūta, ka es gribu paņemt šo zaļo metālisko Sakura Jelly Roll pildspalvu un sākt apvilkt tur, kur ir šis zaļais metālisku. Te jau virs viss zaļš, nav nekādas izmaiņas tajā, kā tas izskatās. Un ko es uzreiz iedomājos, ka šeit ir baltas sēkliņas, bet es negribu negatīvas sēkliņas. Es gribu gatavas sēkliņas, vai nu brūnas vai melnas. Apskatīšos tūlīt, kā ir, ja ir ar brūnu. Un šis ir atkal tā pati firma Sakura, kur jūs redzat šādu te puķīti. Tā Sakura firma, kurā ir augstas kvalitātes dažādi šie produkti. Arhīva tinti, tas nozīmē, ka viņi neizplūs un arī neizbalo ar gadiem. Un tagad aizkrāsošu un skatīšos, vai man varbūt labāk melna. Šie visi materiāli ir ļoti plaši pieejami. Latvijā šos pirku depo. Bet ar visi citi skatījos, ka Faber-Castell ļoti aktīvi tirgo savus produktus un vēl dažādas citas firmas. Uniball arī augstas kvalitātes. Un man patīk dažādus vienkārši eksperimentu nolūkos nopirkt un apskatīties. Katrs materiāls, viņš kaut kā tāds ir savādāks un līdz ar to ir interesanti. Jā, šis te melnais labāk, man liekas, izskatās. Kā es teicu, šie te sajūtu žurnāli, viņi ir domāti īsam momentam.
Neviens, protams, jums neaizliedz arī stundu sēdēt un krāsot vai kaut ko darīt, bet ja jūs katru dienu sev liksiet stundu krāsot, un tā ideja ir katru dienu šādi, vienalga, kurā dienas daļā tu gribi, no rīta sākot dienu vai vakarā beidzot dienu darīt. Un ko es vēl kalendāriņā es atzīmēju to dienu, tas ir tā kā sava ieraduma izsekošanai, lai katru dienu es atzīmēju to dienu, kad es esmu to savu lietu izdarījis. Man ir tādi vairāk, viens ir par manu vingrošanu, es apņēmusies 100 dienas bez pārtraukuma to darīt, to konkrēto programmu, ko es daru, un otrs ir par šo sajūtu žurnālu. 30 dienas, un tad, kad tu atzīmē, tad ir foršāk, tad tas ir tā kā tāds saucās habit tracker, jeb ieradums sekotājs. Un nekādus augstus standartus un augstas latiņas nevajag sev likt. Nav jāatnāk ar kaut kādiem mākslas darbiem, bet kas mums ir vajadzīgs, tas ir vienkārši pavadīt laiku ar attēliem un ar krāsām. Šis ir Faber-Castell zīmols, viņi ir ļoti arī forši. Un rekur, kad ar viņu krāso uz vienkārši papīra, viņš ļoti forši plūstoši, pigments fantastisks. Ir ļoti foršs. Tas ir arī viens no tiem profesionālajiem zīmoļiem krāsu. Otrs ir Prisma. Prisma arī jāskatās. Viņiem visiem arī Faber-Castell un visām firmām ir gan domāts plašai publikai, kas ir lētāka produkcija, bet līdz ar to arī švakāks pigments, gan arī profesionāļiem. Un šeit šis ir domāts profesionāļiem, un tad es viņu pērku pa vienam, jo tāpēc, ka tad es varu izvēlēties tieši kādu krāsu es gribēšu nopirkt. Un rekur, tur, kur ir tas medium, tur viņš nekrāso. Īstenībā man nebija nemaz doma krāsot ar zīmuļiem, bet te ir tā lieta, sekojot savām sajūtām. Citreiz mums ir dažādi šādi visādi pārsteigumi, ko mēs radām un kāpēc mēs radām. Vienkārši tāpēc, kā sekojam sajūtām un viss. Pagaidām man nav skaidrs nekāds būs nosaukums, ne arī vai tas būs viss, ko es daru. Tā kā šeit ir tās sēkliņas, tad es štepsīt arī kaut ko salikšu. Tā kā būtu šādi. Ir metāliskā krāsa. Te gan ir teikts, ka metāliska, bet īpaši neteikšu, ka būtu metāliska. Varbūt, ka nožos būs. Mēs nebaidamies eksperimentēt, jo tur viss ir sajūtām. Tas ir. Un tad es atšķīru, un es domāju, vai ir kaut kas, ko es gribētu pielīmēt. Tas kaktusiņš tā kā derētu. Together. Better together. To es uzlikšu, jo dotajā brīdī mēs neesam together, bet tas ir, ko es gribētu. Ja, tā kā es teicu, šī tēma vairāk par manu meitiņu. Un tas arī būs title. Un uzrakstīšu šodienas datumu. Un viss ierakstīšu arī, kur es atrodos. Tā. Viss, ko es jums varu parādīt par šodienas sajūtu, kāda man ir šodienas sajūta, kā es krāsoju. Es jums izstāstīju savu domu procesu. Tas ir tas, kā mēs darbojamies. Gribēšu redzēt arī tavējo. Tā!